Žēlastība jums un miers laid no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mīļie draugi, šajā dienā biju nodomājis runāt sprediķi, izejot no kāda Bībeles teksta, kas mūsu Bībelē atrodams. Mēs lasījumā dzirdējām stāstu no Apustuļu darbu grāmatas, bet es nolasīšu šo tekstu, un tad mēs klausīsimies Dieva vārda izskaidrojumu. Apustuļa Pāvila vēstule Titam 3. nodaļa, 3. līdz 7. pāns. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti, citu nīstami. Bet, kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai Viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Tā Kunga vārds. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, nāc un svētī mūs šī vārda patiesībā. Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļie draugi, ir prieks šajā vasaras svētku dienā būt kopā ar jums šajā dievnamā. Un visi jau to labi zinām, ka kristīgajā draudzē vasaras svētki, tas nozīmē svētā gara svētki. Diena, kurā mēs tā īpaši godinām Dievu svēto garu. Godinām pateicībā par visu, ko Viņš veicis un turpina veikt visu mūsu labā. Mēs, protams, ar vienu godinām Dievu Viņa trīsvienībā, Dievu Tēvu, Dievu Dēlu, bet taču arī Dievu svēto garu. Pagodināt mēs nedrīkstam aizmirst. Un par to, ka nedrīkstam aizmirst, mums atgādina arī senajā ticības apliecībā, Nikajas ticības apliecībā rakstītie vārdi. Es atsaukšu tos atmiņā. Ticam uz svēto garu, dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams. Līdzi pielūdzams un godājams. Lūk, svētais gars gluži tāpat kā Dievs Tēvs, kā Jēzus, Dieva dēls, pielūdzams un godājams. Un ir taču tā, ka svētā gara darbu, kalpošanu neviens un nekas nespēja aizvietot. Nikajas ticības apliecībā, kā dzirdējām, sacīts dzīvu darītājs. Tas nozīmē, kas visu dzīvu dara. Dažkārt cilvēks saka, kļuvu ticīgs, vai arī kļuvu par kristieti. Izklausās tā, it kā cilvēks pats kādu dienu, tā vienkārši pieņēma lēmumu kļūt par kristieti. Taču tā nenotiek. Un mēs visi to labi zinām, ka tā nenotiek. Jo cilvēks no Dieva ir pārāk tālu aizgājis, lai pats ar saviem spēkiem spētu atrast ceļu atpakaļ. Un tas ir tieši tā, kā arī apustulis Pāvils šajā mūsu Bībeles tekstā raksta: mēs bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies,
kalpojām dažādām iekārēm un grēcīgiem priekiem, dzīvojām ļaunprātībā, skaudībā, ienīsti un citus nīsdami. Lūk, kāda cilvēka sirds, kāda viņa dzīve un viņa realitāte. Viss tā, ka pašu spēkiem no šī purva, kurā grimst, sevi ārā izcelt nespēja. Un tādēļ, ka nespēja, Dieva glābjošās žēlastības atspīdēšana, cilvēku vienīgā cerība. Un pateicība Dievam, ka šī žēlastība arī nāca un atspīdēja. Kā arī apustulis Pāvils raksta, bet, kad atspīdēja mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem. Lūk, mēs nespējām. Dievs atspīdēja un ienāca mūsu sirdīs, varam teikt arī mūsu dzīvēs, ar mīlestībā starojošo evaņģēliju vēsti. Un kā arī apustulis Pāvils domu turpinot, tad raksta, viņš mūs izglāba. Nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Lūk, kā. Mēs dažkārt sakām, cilvēks ar ticību Kristum piedzimis no augšienes, ja varam teikt arī jaunpiedzimis. Tā ir. Ar Kristu jauns mūžīgai dzīvībai. Bet jautājums, kā pie šīs ticības Kristum nonāca, kā tika? Un mēs zinām, ka var jau notikt arī tā. Cilvēks var izlasīt visu Bībeli, no vāka līdz vākam, bet pie ticības tā arī nenonākt. Burti, savirknēti vārdos, teikumos, paši no sevis vēl nerada ticību. Svētais gars ir dzīvu darītājs. Viņš dara dzīvu. Svētais gars vārdus un teikumus dara dzīvus cilvēka prātā, sirdī, dara tik dzīvus, ka ticība piedzimst. Un Bībelē atrodam rakstītus arī šādus vārdus. Burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Tā ir sacījis apustulis Pāvils. Mēs labi zinām to, ka Bībele ir sarakstīta svētā gara iedvesmā, jeb inspirācijā, tādēļ Dieva vārds. Un to arī Dieva vārdu, Bībeli, tieši tāpat arī jāpiedzīvo svētā gara iedvesmā un apgaismojumā. Tad viss kļūst dzīvs. Patiesi pie cilvēka pestīšanas un jaunradīšanas, bez Dieva svētā gara kalpošanas neiztikt. Bez viņa darba neiztikt. Un tādēļ, ka tā, arī doktors Mārtiņš Luters, runājot par svētā gara lomu, tik vienreizējo īpašo, ne ar ko neaizvietojamo lomu, ir sacījis: es ticu, ka es ar savu pašu spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu kungu, ticēt, nec pie viņa nākt, bet svētais gars ar evaņģēliju mani aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesā ticībā. Lūk, kāda bija Mārtiņa Lutera ticība.
Vispirms viņš tic, ka ar savu pašu spēku un prātu nespēja uz Jēzu Kristu ticēt. Pat pretī viņam panākties nespēja. Bet tad, iepretī šai viņa ticībai, kas stāsta par nespēju, kāda cita ticība. Ticība, ka Dievs svētais gars to ir paveicis. Tas ir viņa darbs. Viņš ir atvēris sirdi, atdarījis garīgo redzi, atzīt Jēzu kā glābēju. Ir piedzimusi dzīva ticība. Arī Mārtiņa Lutera dzīvē dzīva ticība. Mīļie draugi, tā nu arī mēs. Ļoti ceru, līdz ar Mārtiņu Luteru un līdz ar visiem Kristus izglābtajiem spējam un varam priecīgi apliecināt: pateicamies Tev, Dievs! Pateicamies Tev, Dievs, svētais gars, ka esi nācis un aizvedis mūs pie Kristus. Paldies, ka esi arī mums sagādājis ticību, ka arī mūsu sirdīs ir piedzimusi ticība. Bet tad vēl aizvešana līdz ticībai Kristum patiesībā jau ir tikai svētā gara darba kalpošanas sākums pie mums. Svētais gars ir svētdarītājs gars. Gars, kurš svētu dara cilvēku. Un mēs zinām, ka Bībele saka, ka mums visiem jāaug svētumā, jāpieaug svētā dzīvē. Bībelē lasām vārdus: esiet svēti, kā es esmu svēts, saka Dievs. Kā tas varētu notikt? Mums tiešām jāpatur to vērā, ka no sākotnējās ticības Kristum, ja tā kādā dienā ir uzplaukusi, dzimusi, ir iespējams arī atkrist, vai ne? Ir iespējams arī atkrist. Un īstenībā mums ar skumjām jāsecina, ka ir gana daudz to, kuri no Kristus dzīvības ceļa ir aizvirzījušies tumšos neceļos, par nožēlu tā. Un jāatzīst, ka pestīšana Kristū mums nevien jāpiedzīvo kaut kādā dzīves brīdī, bet mums tajā ir arī jāpaliek. Jāpaliek. Un jāpaliek visa mūža garumā, jo Bībele saka, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Ne tikai kurš vienā brīdī atvēra sirdi Kristum, piedzīvoja svētā gara pieskārienus, darbu, bet kurš palika. Jautājums, kā palikt šajā ticībā? Mēs saprotam, ka bez svētā gara klātbūtnes atbalsta, spēka mūsu dzīvē, neviens patiesībā nespēs noturēties svētdzīves ceļā. Arī šeit mums ir vajadzīga viņa kalpošana, viņa darbs, viņa svētījošā kalpošana, dzīvu darošā kalpošana, kas mūs atjauno un svētī. Svētais gars ir nācis, lai mājotu mūsos, tevī un manī, lai mājotu mūsos, lai piepildītu mūs ar pāri plūstošu spēku, svētību un žēlastību. Jautājums vienmēr ir un paliks mūsu pusē. Cik daudz mēs esam svētajam garam? Cik daudz mēs esam? Bībelē lasījām, viņš ir bagātīgi izlējis savu garu.
Pie Dieva darba nekādu trūkumu nav. Jautājums ir mūsu pusē. Cik daudz tu un mēs esam svētajam garam, lai viņš varētu mājot mūsos, lai viņš varētu paveikt visu to svētījošo darbu un kalpošanu, ko viņš vēlas darīt. Pateicība Dievam. Mūsu Bībelē mēs atradīsim ļoti daudz sacītā par svēto garu, par to, ko viņš dara, ko viņš paveic, kā viņš mūs svētdara, kā mēs kļūstam līdzīgāk Kristum caur viņa darbu un kalpošanu. Par to varētu ļoti daudz runāt, bet tam vajadzētu arī ļoti daudz laika. Bet šajā dienā es vēlējos tikai vienu, ka mēs svinot vasaras svētkus, īpaši atcerētos par svēto garu. Viņš ir trīsvienības, trešā persona, patiesa Dievs, un kā mēs dzirdējām un paši vēl apliecināsim, viņš līdz ar Tēvu un Dēlu vienlīdz godājams un pielūdzams, lai arī mūsu sirdīs ir prieks viņu slavēt, pielūgt, godāt, pateikties par viņa kalpošanu un vienmēr lūgt: nāc svētais gars, dari savu svētījošo darbu pie manis, turpini to. Vēlos pieaugt, vēlos kļūt Kristum līdzīgāks. Lai Dievs mums visiem uz to palīdz. Āmen. Mēs apliecināsim mūsu ticību, bet šajā reizē, kā svētku reizē, es aicinu atšķirt Dziesmu grāmatās pēdējo lapusi, kur atrodam Nikais ticības apliecību. Kā jau svētku reizēs mēs apliecināsim savu ticību ar Nikais ticības apliecības tekstu. Mēs ticam uz vienu Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas, un tapa cilvēks, par mums sists krustā, Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlies saskaņā ar rakstiem, uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen.